Es pārstāvu kompāniju TTS Avio, kas ir zinātniskās ražošanas holdinga Latvijas Novitātes kompleksa sastāvā. Mans vārds ir Juris Legzdiņš. Mēs esam holdinga kompānijas sastāvā, un holdings Latvijas Novitātes komplekss sākās šeit, šī lidmašīnu izmēģināšanas laboratorijā. Mani sauc Maksims Smoļaņinovs, es pārstāvu uzņēmumu Aviatest LNK, un es esmu šajā uzņēmumu projektu vadītājs. Holdings sākās 88. gadā, un dibinātāji bija zinātnieki, kas darbojās civilajās aviācijas jomā, un viņi strādāja pie tā, lai varētu testēt lidmašīnu konstrukciju, spārnus, fizelāžu un modelēt lidojuma apstākļus. Tam visam bija nepieciešama iekārta, ko jūs redzēsiet aviotestā. Bija nepieciešams programmu nodrošinājums, kāds nu viņš toreiz bija, un bija nepieciešami cilvēki, kas ar to varēja strādāt. Un toreiz, kad radās šī kooperatīva kustība, toreiz radās tāda ideja, kad, redziet, visas tās iekārtas mēs pērkam par dārgu valūtu ārzemēs. Tāda iekārta Padomju Savienībā nebija. Un tad tā holdinga radītā ideja bija tāda, ka pamēģināsim ar to kooperatīvu tādā vai citādā veidā, mēģināsim izgatavot, uzprojektēt šīs iekārtas, lai mēs viņus varētu ražot šeit Latvijā. Tāda ļoti, ļoti ambicioza ideja, bet cilvēki toreiz bija fokusēti, ka, redziet, ir kāda iespēja sākt kaut kādu savu biznesu un pamēģināsim. Un pat cik tur bija hidrocilindri, tur bija dažādas hidrauliskās stacijas un metāla konstrukcijas priekš, lai to visu sasaistītu kopā. Tad cilvēki sāka strādāt uz to, lai to visu ražot šeit Latvijā. Mūsu uzņēmums jau vairāk nekā 50 gadus strādā aviācijas nozarē. Galvenokārt mēs nodarbojamies ar lidmašīnas un helikopteru izmēģinājumiem un pētīšanu. Vispār aviotehnikas izmēģinājumiem ir daudz mērķu, bet galvenais no tiem ir bez šaubām lidojuma drošība. Aviatest LNK sadarbojas ar daudziem pasaulē slavenām aviācijas firmām. Tostarp ir arī helikopteru starptautiskais ražotājs Augusta Westland, kurš mums pasūta helikoptera agregātu izmēģinājumus. Šeit jūs varat redzēt pasaules vislielāko helikopteri Mi-26. Tas atlidoja šeit 2003. gadā, un tas bija viņa pēdējais lidojums. Šeit viņš ir izmēģinājumos. Mēs izmēģinājam astes siju. Kas tieši ir tas, ko jūs šeit testējot lidaparātus mēģināt noskaidrot? Mēs gribam noskaidrot, kad sija ieradās plaisas. Un jūs varat redzēt, ka mēs atradījām daudz vietu ar plaisām, pēc tam mēs rezultātus nosūtījām uz lidaparāta īpašniekiem vai kā to teikt, uz laboratoriju Maskavā, un viņi skatās, un pēc tam viņi nolēms, ko darīt ar šo lidaparātu. Bet galvenā ideja ir tā, kā pagarināt viņa dzīvību, lidojuma dzīvību. 90. sākums, kas sākās privatizācija. Vispirms caur ministriju, pēc tam caur privatizācijas aģentūru. Un tā mēs sākām privatizēt aviotransporta procesu, pēc tam apskatījāmies, ka labi, mēs ņemsim šo rūpnīcu, atradām kompānijas, kas ņems tur platības priekš īres. Uztaisījām šeit 10 hektāros, paņem vairākas kompānijas norganizējām, kas noprivatizēja visus šos uzņēmumus no sākuma daļēji un pēc tam pilnīgi. Tad tālāk, kad mēs bijām noprivatizējuši šo tad sākās tas reālais darbs, un tad tā problēma bija aptuveni tāda. 2000 cilvēku, kuriem katru dienu ir jāmaksā alga, viss Padomju Savienības tirgus sabruka, burtiski pāris mēnešu laikā. Ko darīt? Jo
kaut kas ir jādara. Nav no kurienes maksāt naudu. Kur tad nauda jau ielikt visu, cik tur bija sapelnīta visiem tiem kooperatīviem, tas jau ielikts privatizācijā. Ko tagad darīt? Ko darīt? Viss Padomju Savienības tirgus ir sabrucis, viss rietumu tirgus, tā ir nepazīstamā zeme, terra incognita, tur neviens neko nezina. Tad radās to ideja, bet varbūt mēs varētu tur mēģināt kaut kur Skandināvijā atrast kaut kādu kompāniju, kas varētu šeit kaut ko ražot pēc viņu rasējumiem, tāpēc, ka pašiem taisīt rasējumu tas bija neprāts, vai neviens nezināja, kas ir vajadzīgs, kā ir vajadzīgs. Un tad mēs sākām attīstīt to subkontraktu ideju. Šitie ir ķēdes konvejeri. Viņi ir apsildāmi. Tas ir arī priekš ķeldes transporta. Šitie brauks uz Sibīriju. Un pamatā jūsu produkcija ir dažādu ražotņu konvejeri? Pamatā dažādu ražotņu konvejeri un speciāls iekārtas. Speciāls iekārtas, kas ir paredzētas papīra rūpniecībai, finieru rūpniecībai, ogļu pārkraušanai, konvejeri, grāns pārkraušanai karjeros. Dažādas lietas. Un pārsvarā jūsu produkcija aiziet eksportā. Latvijā ir neliels pieprasījums. Aiziet eksportā. Mums ir Latvijā pāris projekti, bet praktiski viss iet uz eksportu. Tāda normāla situācija mums ir eksports kaut kur ap 90–95%. Un jūsu eksporta reģioni ir kuri? Tur ir tā, ka mūsu pasūtītāji ir lielas, ļoti lielas transnacionālas kompānijas, kurām savukārt ir projekti pa visu pasauli. Teiksim, šis brauc uz Brazīliju, tikko viens aizbrauca uz Dienvidameriku. Šīs iekārtas brauks uz Poliju, pa visu pasauli. Austrāliju, Tasmāniju, Čīli. Tur ir mūsu iekārts, jo tā ideoloģija tāda, ka šeit to iekārtu izgatavo, viņi notestē, pārbauda, sapako, un viņš jau vairāk nekur neapstājās. Viņš tikai iet pa kuģiem, pa traileriem un tiek sūtīts jau uz gala vietu, kur būvē lielu fabriku. Un tad tur jau viņi atkal pako ārā, jauc ārā un liek kopā un palaiž. Vai katrs pasūtījums ir individuāls? Absolūti individuāls. Tā ir tā interesantā lieta un tā ir tā lielā sāpe, tāpēc, ka katru reizi viss no jauna. Mēs taisam vertikālo integrāciju. Mēs visu šīs holding struktūras, tur izņemot nekustamos īpašumus, mēs taisam vertikāli integrētu sistēmu, kad celtniecības kompānija taisa celtniecības konstrukcijas. Tie, kas projektē celtniecības konstrukcijas, tie taisa projektu. Mēs, tad, kad ir uztaisīts celtniecības konstrukcijas, mēs projektējam konvejerus un beigās mēs piegādājam pasūtītājiem pilna apjoma projektu. Mēs pašreiz strādājam, teiksim, ar Liepājas metalurgu. Un tad ir tā vertikāla, un tad tas holdings iegūst pavisam citu jēgu. Tas vairs nav holdings, kur ir savienotas dažādas kompānijas, kas katra dara savu darbu, bet tad tas holdings strādā kā viena liela, tas ir rietumu parauga kompānija, kas nodrošina to, tas angliskais vārds ir turnkey, tas ir, kad jūs paņemiet projektu ar tehnisku uzdevumu un jūs viņu izprojektējiet un nododiet, pasūtītājiem, un viņam tikai jāpagriež atslēga un viss griežās. Un tad parādās pilnīgi jauna ideoloģija šim te holdingam un visai šai te kompānijai. Ja? Tas jau ir tāds komplekss risinājums pasūtītājiem vēlmi apmierināšanai, kur mums ir viss, kur pasūtītājiem nav jāskrien pa pasauli un jāmeklē, kas mums to cels. Kas mums to projektēs, kas taisīs konvejers, kas projektēs konvejers, kas to visu nodos, kas to visu montēs uz vietas. Sveiki! Sveiki apkārt. Tā. Televīzija, tev atkal būs, Dimitrij, kaut kas jārāda. Tas ir mūsu konstruktoru korpus. Tas ir Dimitrijs, viens no mūsu labākajiem konstruktoriem. Nu, ko mēs varam? Kas tas mums būs šeit? Tā,
Mūsu tekušais projekts ir saistīts ar kokskaidu pārdošanas līniju. Tas ir Krievijas Syktyvkara. Tas ir ļoti liela līnija, kas sastāv no 4 skrāpju transportieriem, bet diezgan grūti sarežģīts projekts, jo ir jāiekļaujas esošā situācija, kur jau uz jumta ir ļoti daudz aprīkojuma. Un mums ir starp to aprīkojumu jāizvieto savu produkciju. Mums būtībā ir tā kā 2 virzieni. Tas ir kā subkontrakts, kas pasūtītājs no ārpuses atsūtā savu dokumentāciju, un mēs to mazliet pārbaudām, mazliet pārtaisām savas ražošanas vajadzībām. Un otrais līmenis, tas ir, mēs saņemam tikai tehnisko uzdevumu, kāds aprīkojums ir vajadzīgs, un paši projektējam. Tas ir, piemēram, pilnīgi no nulles izstrādāts projekts. Jā. Mēs taisām to pašu, ko teiksim, šī konstrukcija, ko es redzēju cehā, ko taisa konstruktori, teiksim, Somijā, Vācijā, vēl kaut kur citur. Toreiz es atceros 90. gadu sākumā, 90. gadu vidū, visi teica, ko jūs tur ņematies ar to ražošanu? Tas taču ir tik grūti, tur ir tik daudz cilvēku, un viņi visiem ir jāmaksā alga. Tur nevar nekā, teiksim, kā tranzīta biznesā uztais mazu kompāniju, un tur viss aiziet, ja kā no sākuma metāla tirdzniecības biznesā nopirka Krievijā šausmīgi lētu metālu, dabūja kādu partneri rietumos, karam tas metāls ir vajadzīgs un pārdeva. Tas arī nav tik vienkārši, jā, bet tas nav tāds resursu ietilpīgs biznes. Šeit jums ir rūpnīca, kurai katru dienu ir jābūt darbam un jāmaksā alga. Tas bija tas izaicinājums. Ko jūs teicāt, kāpēc jūs ņematies ar to ražošanu? Tāpēc, ka cilvēki uzskatīja, ka mēs gribam strādāt reālus darbus, reālā ražošanā. Mēs negribam tirgoties. Tie cilvēki, kas sāka, viņi nebija fokusēti uz to tirdzniecību. Bet mēs gribam kaut ko radīt jaunu, kaut kādu produkta pievienoto vērtību. Bija arī mums tur, protams, par to vidu bija tirdzniecības firmas un tā tālāk, arī kaut kā nauda bija jāpelna. Bet tā galvenā ideja, mēs gribam ražot, mēs gribam izgudrot, mēs gribam strādāt šī te segmentā. Viņš nav viegls, bet tiem cilvēkiem tas nesa kaut kādu, varbūt pat ne materiāli, bet tādu sapratu, ka mēs nodarbojamies ar to, ko mēs gribam, ko mēs saprotam. Ieskaties, arī tagad biznesā notiek labas lietas. Uzbūvēts jauns ogļu pārkraušanas termināls tranzītam. Uzcelta kūdras rūpnīca eksportam. Uzstādītas jaunas iekārtas konkurētspējas palielināšanai. Rekonstruēta osta zvejniecībai. Mums ir prieks par kopā paveikto. DNB Nordbanka. Ieskaties, arī tagad biznesā notiek labas lietas. Uzbūvēts jauns ogļu pārkraušanas termināls tranzītam. Uzcelta kūdras rūpnīca eksportam. Uzstādītas jaunas iekārtas konkurētspējas palielināšanai. Rekonstruēta osta zvejniecībai. Mums ir prieks par kopā paveikto. DNB Nordbanka. Lielākais TV un izklaides žurnāls Latvijā Rīgas Viļņi piedāvā Nacionālā televīzijas skatītāju balva Zelta Vilnis. Jau 4. reizi kopā noteiksim labākos un iemīļotākos TV projektus un personības. Balso ar anketām žurnālos vai draugiem LV. Ērgļi, spēks ir spārnos! Latvijas Olimpiskā komiteja un Latvijas televīzija aicina atbalstīt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. 4. un 5. februārī tev ir iespēja apliecināt sevi Latvijas jaunatnes ziemas olimpiādē. Piesakies pie sporta skolotāja līdz janvāra beigām. Informācija Latvijas Olimpiāda LV. Nesēdi mājās! Nāc ārā! Esi aktīvs, veselīgs un sporto! Tiekamies Ērgļos!
Raidījums Dzīvība ir ilgu pieredzi, mainās, attīstās, tāpēc pastāv. Skatieties mūs no otrdienas līdz piekdienai 16:40 ar atkārtojumu nākamajā rītā, tagad 9:50. Esam jaunā studijā.